Sāksim, ja? Tā. Jūs redzat manu ekrānu, ja? Boris, ja? Jā. Labi. Nu tad visiem sveicināti vēlreiz. Es esmu vēstures un sociāla zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. Un šodien es gribu jums piedāvāt temātu, kas ir darba alga, darba samaksa. Ja? Es izmantoju metodiskus materiālus, kuru mums piedāvājas Junior Achievement Latvijā. Ir tāda organizācija, ar kuru es jau sen strādāju, un mūsu skolā arī strādā jau sen 5 gadi. Ja, mēs izmantojam metodiskus literatūru, ja, kurām piedāvāja, un digitālas arī piedāvāja Junior Achievement. Un kas ir vispirms mums jāsaprot, ja, iedzēnu, kas ir darba alga vai darba samaksa. Ja? Mēs zinām, ka darba tirgu ir 2 dalībnieki, ja, Boris? Pirmais dalībnieks tas ir darba devējs, ja, kurš mums piedāvāja, ja, darba vietas, darba tirgu, un otrais dalībnieks mums ir darba ņēmējs, ja, kurš meklē darbu darba tirgu. Ja? Kā parasta tirgā ir 2 dalībnieki, ja? Pieprasījums un piedāvājums. Ja? Pieprasījums tas ir darba devis un piedāvājums tas ir darba ņēmējs, ja? Kurš piedāvāja savu darbu darba tirgu. Šeit ir viss skaidrs. Boris, atgriežieniskā saite, lai mums būs dzīvā stunda, ja? Dodiet. Viss ir skaidrs. Labi, paldies. Nu, tad turpināsim, ja? Tā, regulāri izmaksājumā atlīdzība darbiniekam par darbu ir darba alga. Ir dažādi normatīvi akti, ja, kuri reglamentē un regulē darba algu, darba samaksu. Nu, šeit jūs redzat arī schēmu, kura parādā, ka darba alga iekļuva ne tikai darba samaksu, brūta alga, pēc tam mīnus visas nodokļas, un darbā ņēmējs saņemā uz rokām tīru, ja, neto darba algu, un arī iekļuvā prēmijas, ja, kuri var būt, ja, no darba devēja puse, piemaksas dažādas, ja, un citas veida atlīdzības, ja, saistīti ar darbu. Tā, kādi dokumenti un kādi likumi šodien regulē un reglamentē darba samaksu? Nu, vispirms darba likums, Latvijas Republikas, ja, darba likums. Ja ir kaut kādas neskaidrības, tad jūs varat iet uz vietnē likumi.lv, ja, meklēt darba likums, un darba likumā visi tur pantas, ja, kuri jums plašāk pastāstīt, kādas tiesības un pienākumus ir abas puses, ja, darba devēja un darba ņēmēja. Arī ir koplīgums, ko organizācija vai darbinieki, vai dalībnieki pilnvaroti pārstāvji noslēdz ar darba devēju. Nu, koplīgums, ja? Tas ir likums, ja jūs oficiāli strādājat, ir obligāti, ja, pēc darba likumā. Arī ir individuālis darbinieka darba likums, kura precizē pienākumus, atbildību un darba samaksu. Tas ir pievienojums koplīgumā. Latvijas Republikā likums arī ir par valsts sociālā apdrošināšanu, ja? Atsevišķs tāds likums, kurš arī regulē visas situācijas, kad darbinieks saslīma, ja, vai ir bezdarbnieks un dažādas citas situācijas. Ja. Arī Latvijas Republikas likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja, kurš arī regulē mūsu darba samaksu saistīti ar sociālo nodokļu un pievienotu iedzīvotāju nodokļu IIN, iedzīvotāju ienākumus nodoklis, ja, kurš maksā darba ņēmējs, un arī ir uzņēmuma ienākumus nodoklis, kurš maksā darba devējs. Ja.
Un pēdējais dokuments, tas ir MK noteikumi par minimālas mēneša darba algu un minimālas stundas tarifa likmi. Ja? Arī ir tāds dokuments, kurš reglamentē darba samaksu. Kādi ir darba algas vai darba samaksas veidi? Šodien mums darba likums teica, ka ir 3 veidi. Ja? Pirmais tas ir laika alga, otrkārt tas ir akorda alga, un trešais tas ir visas prēmijas un piemaksas. Ja? Laika alga, nu, protams, nosaukums ir laiks, jā, tad aprēķina atbilstoši faktiski nostrādājumu darba laikam neatkarīgi no paveikta darba daudzuma. Jā, nu, piemēram, skolotāji, jā, viņiem ir tur stundas, darba samaksa saistītā ar stundas, ar laikiem, ja, kur viņi strādāja, un citiem arī profesijām. Akorda alga, tas ir aprēķina atbilstoši paveikta darba daudzumam neatkarīga laika, kāda tās paveikti. Ja? Nu, piemēram, es nezinu, kaut kāds meistars strādāja rūpniecībā, ja, un izveido kaut kādu produktu, tad, protams, cik viņš izveidoja, tad par katru gabalu viņš saņem kaut kādu maksu. Ja. Un trešais tas ir prēmijas un piemaksas. Piemaksas var būt piemaksas par papildu darbu vai darbu īpašos apstākļos. Nu, jūs zināt, kā normatīvais darba diena laiks ir 8 stundas. Ja, ja piemēram, profesija darbinieks pārstrādā vairāk stundas, ja, 10, 12, tad būs piemaksa. Ja, un, protams, katra nākamā stunda būs vairāk maksa nekā 8 normatīvas stundas pēc līguma. Ja. Arī var būt piemaksa par nakts darbu, ja, apmēram 50% no standarta stunda vai akorda alga. Ja. Trešais piemaksas veids - piemaksa par virsstundas darbu, ja, arī var būt 100% apmērā. Ja. Un pēdējais piemaksa par darbu nedēļas atpūtas laika vai svētku diena. Ja, piemēram, cilvēks strādāja svētku dienā, tad viņam arī būs piemaksa, ja, arī līdz 100%. Kā izveidojas darba samaksā, ja, mēs redzam šeit schēmu, ja, kā mums darba tirgu ir, kā es teicu, iepriekš 2 dalībnieki, pieprasījums un piedāvājums. Pieprasījums mums ir no puse darba devīja un piedāvājums ir no puse darba ņēmējiem. Ja? Un visiem ir savi mērķi, protams, nu, visiem ir kopējais kaut kādas mērķis, ja, un arī ir atsevišķi. Nu, pieprasījums darbā, viņam tur galvenais ir darba ražīgums. Ja? Un, protams, ja strādnieks strādāja ļoti labi, tad būs peļņa un būs laba darba ražīgums. Ja? Arī pieprasījuma un piedāvājuma darba tirgu ir savi pienākumi, atbildība, ja, pakāpē, un nākošie faktori, tas ir mēneša alga grupa, nozares radītāji un kvalifikācijas pakāpē. Nu, šeit arī ir teiciens no darba likumā, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksu aprēķinu. Ja, tas ir obligāti šodien visas darba samaksā jābūt atvērta, ja, nevar būt paslēpta. Ja. Šodien jūs kā darbinieks var apskatīt savu darbu samaksu, ja paprasīt no grāmatvedībā kaut kādu aprēķinu, jālapu, un katram cilvēkam ir tāda iespēja. Ja. Un arī šodien, jūs zināt, katrs cilvēks var apskatīt savu nodokļu grāmatiņu. Ja? Viņa šodien ir digitāla formāta, ja? Caur interneta vai caur Latvija.lv jūs varat apskatīt, ja, savu nodokļu grāmatu un paskatīties, kā un cik, ja, nodokļu samaksāja jūsu darba devējs. Ja? Skaidrs, Boris? Jūs vēl nestrādājat, tikai mācieties? Vai jums ir kaut kāda darba pieredze?
Tikai mācieties, jā. Nu, tad jums jāzina, jā, uz nākotnē, kā šodien nodokļu grāmata, kur jūs varat apskatīties visas no darba devīja puses samaksas, digitālā nodokļu grāmata, jā. Paši kontrolējiet visi, jā. Tagad, nu, vēl kādas ir klasifikācijas darba algas, jā, kā mēs redzējām iepriekš, ir laika, akorda, jā, un dažādas prēmijas un piemaksas. Arī mēs varam dalīt darba algu vēl divas veidi bruta un neta, jā. Bruta darba samaksa ir visu darba likumā ietverot darba samaksas elementus kopums, ja? Arī prēmija tur iekļuvā vai piemaksas kaut kādas. Bruta darba alga ir jābūt norādīta darba līgumā, obligāti, ja? Un bruta darba alga ir alga pirms nodokļu nomaksas. Nu, kā cilvēki parasti teica, tas ir darba alga uz papīra, ja? Kuru darbinieks arī var redzēt, ja viņš grib, ja, paskatīties, kādu darbu algu viņš saņem bruta veida, ja, pirms nodokļu samaksām. Tālāk, darba alga pēc nodokļu nomaksas nosauks neto darba alga, ja, sauc. Samaksa, kas tiek aprēķināta no bruta darba samaksas, atņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Divi galvenie nodokļi, kurus maksā katrs cilvēks, kurš oficiāli strādā jebkura darba. Un arī šīs nodokļus maksā arī darba devis no sava puses, ja? Sociālais un IIN vai iedzīvotājus ienākumus nodoklis, ja? Vēl ir tāda klasifikācija kā minimālā vai vidējā, maksimālā, ja, darba alga. Ikvienam darbiniekam, kurš strādā darba tirgu, ir nodarbināts, kā es teicu, normatīvas 40 stundas nedēļā, nu, pa 8 stundas, ja, dienā. Ir tiesības saņemt vismaz minimāla darba algu. Pusauģiem minimāla alga pienākas, ja tie ir nodarbināti 35 stundas nedēļā, ja. Un šeit ir informācija no 2016. gada, mums bija minimāla darba samaksa 370 eiro. Šodien ir, mēs zinām, ka 700 eiro, ja, 750 eiro, ja, no pagājušā gada paaugstinājās, ja, šodien mums ir 2024. gads, ja, šeit palika vecā informācija. Nu, mēs zinām, ka aktīvi pusauģi no 15 gadiem, ja, tas ir, nu, cilvēki, kuri pēc likuma, darba likuma var iet un strādāt, ja, no 15 gadiem līdz 18 gadiem, ja. Tā. 35 stundas, ja, nedēļā, kad cilvēkam ir 18 gadi, tad viņa var strādāt arī 40 stundas, ja. Mēs saprotam, ka ir neliels ierobežojums, ja. Nākošais moments, kurš arī, nu, ļoti svarīgs darba samaksai, tas ir neaplikamais minimums, ja. Kas ir neaplikamais minimums? Ienākums, kuru neaplik ar iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tas ir atvieglojums kaut kāds, ja, kad grāmatveidējs vai jūs pati gribi aprēķināt, kad jūs gribat aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu, tad jūs var iekļaut bāzei, kuru jūs pēc tam, nu, atņemt to procentus, ja, iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Minimāls neaplikamais minimums šodien ir diferencēts, es gribu, nav 75 eiro visiem, ja, tā bija arī agrāk, šodien cilvēks skatās, kāda viņam ir ienākums, un viņam ir paša izvēle maksāt vai nemaksāt. Ja, kad viņš iet nodokļu grāmata digitālā formātā, tad viņš atzīmēja, ja, viņam vajag to neaplikamai minimumus vai nevajag, tad pēc paša izvēle. Nu, daži grāmatveidi
rekomendēja paņemiet. Ja? Piemēram, ja jūs strādājat, jūs zināt, ka mums visi nodokļi šodien ir progresīvi, ja? Un diferencēti, saistīti ar ienākumiem. Un ja, piemēram, viņa darbā samaksā mēnesī ir līdz 1600 eiro bruto, ja, tad viņš var nepaņemt neaplikamu minimumu. Ja, ja viņam ir vēl mazāk, 800, 900, 1000 eiro, tad viņi paņem, tad viņam būs mazāk IIN, ja, iedzīvotāju ienākumus nodokļu samaksā. Ja? Skaidrs? Boris? Jā, skaidrs. Labi. Un vēl kaut kāds atvieglojums. Vēl ir atvieglojums apgadējums. Ja? Tā ir cilvēki, ja, kuriem nav vēl 18 gadi, bērni, ja, vecāki cilvēki, kuri sēž pensijā, nestrādā, ja, invalīdi, ja, tādi cilvēki, kuri nav ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, ja, tad viņi ir apgadējamie. Un, ja cilvēks strādā un viņam ir bērns, viņš var būt viņa digitālā nodokļu grāmatā pievienot apgadāmais. Šodien apgadāmais mums dod 250 eiro. Arī tas ir VC informācija. Ja? Šodien par vienu apgadājumu jūs saņemt atviegloju 250 eiro. Ja jums ir 2 bērni, tad reizināt uz 2, ja? Tad būs 500 eiro. Ja? Arī atvieglojums dot iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķināšanā. Ja? Mēs pēc tam apskatīsimies, ja, tā, nelielu piemēru. Ja? Tālāk. Tā. Un vēlreiz pievēršu uzmanību, vēl kādi 2 galvenie, ja, nodokļi mēs maksājam, kad gribam saņemt neta darba algu. Tas ir iedzīvotāju ienākumus nodoklis, īsi IIN, un valsts sociālās apdrošinās obligāta iemaksa, ja, kuru maksā darba ņēmēji un darba devējs. Ja. Sociālās apdrošinas nodoklis. Sociāla apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgadība esošo personu risku zaudēt darba ienākumu. Ja? Sociālās apdrošinas iemaksas tiek veikts un sociālās apdrošinas pakalpojumi tiek finansēti no šādiem speciālajiem budžetiem. Kādiem? Pirmais – valsts pensiju speciāla budžeta, tad viena daļa iet uz pensiju, otrā nodarbinātības speciāla budžeta, trešais darba negaidījumu speciāla budžeta un ceturtais invaliditāte, maternitātes un slimības speciāla budžeta. Ja? Ja ir kaut kādi apstākļi, kad cilvēks zaudē darbu, tad viņam tad valsts atmaksā, ja, no šajām visiem fondiem. Ja viņš ir slimības lapā, tad, protams, paņem naudu no 4. fonda. Ja. Ja viņš zaudē darbu, tad paņemt no 2. fonda. Ja viņš krāja uz savu pensiju, tad, protams, paņemt no 1. fonda. Ja. Tā, visi tie fondi šodien ļoti svarīgi. Ja? Tad, kad cilvēks sākas strādāt, tad viņš uzreiz krāja uz savu nākotni. Ja? Uz visiem tiem momentiem, force majeure situācijām, ja? Kur šodien var būt nākotnē. Ja? Tā. Nākošais, ja, obligātais apdrošināšanas iemaksā ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciāla budžeta konta, kas dod tiesības sociālajai apdrošinātāja personai saņemt likuma noteiktas sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Ja. Un šodien mums ir
kopā sociālais nodoklis 34,09%, no kuriem 23,59% maksā darba devis no katra bruta darba alga darbinieka un 10,50% maksā darba ņēmējs no sava arī bruta darba samaksāja. Iedzīvotājus ienākumus nodokļos. Šodien mums, kā es teicu, nodokļu sistēma ir progresīva. Mēs zinām, ka ir vispār 3 veidi, nodokļu likme, progresīva iet uz augšu, tad aug mūsu ienākumi, aug arī nodokļu likme. Proporcionāli, tad likme aug proporcionāli mūsu ienākumiem, un regresīva, kad ienākumi samazinājās un likme nodokļu arī samazinājās. Šodien mums Latvija ir progresīvi nodokļi, un šodien mums iedzīvotāju ienākumus nodokļi ir arī diferencēts. Minimālais 20%, tas arī veca informācija 15. gada mums bija 23, fiksētais visiem, bet šodien nē. Šodien ir diferencētais iedzīvotāju ienākumus nodokļos un saistīt ar ienākumiem, ar darbu algu, saistīt. Ja, piemēram, darba alga ir līdz mēnesī 1600 eiro, tad būs 20%. Ja uz 1 eiro vairāk, tad 23%. Un tad tālāk līdz maksimāli 33%. Cilvēki, kuriem ir darba alga apmēram 3000 eiro līdz 5000 eiro, tad viņiem būs progresīvai iedzīvotāju ienākumus nodoklis 33%. Skaidrs šeit, Boris? Jā, skaidrs, jā. Labi. Kas nozīmē diferencēts? Diferencētais saistīt ar ienākumus, Ienākums tas ir darba alga, bruta darba alga. Piemēram, jūs mēnesī saņemt 1650 eiro bruta, un tad jums IIN būs 23%. Piemēram, es saņemu 1400, man būs 20%. Tad ir tāds ierobežojums saistīt ar ienākumiem. Līdz 1600 bruta 20%. Vairāk 1600 līdz 3000, 2000, man liekas, 800, tad būs 23%. Ja vairāk nekā 3000, tad būs progresīvi 33. Skaidrs? 3 veidi diferencēts. Jā, skaidrs. Labi, ejam tālāk. Nodoklis ir saistīts ar ienākumu, Jā, ar darba algu. Kādu darbu, ja jūsu darba alga ir liela, tad arī ir liels ienākumus, iedzīvotājus ienākumus nodoklis, kā Skandināvijā, kā visiem, Zviedrijā, tur viņam ir tāda progresīva likme, jau sen. Un mēs orientējamies uz šīm visiem valstīm, Tāda situācija mūsu darba tirgu, Tā. Un šeit ir schēmā, kā izskatās, kā aprekināt netā darba algu, Vispirms mēs aprikināsim, piemēram, no darba ņēmēja pusē, Mums ir bruta alga kaut kāda, Vispirms mēs aprekinām sociālo nodoklis. No mūsu puses tas ir 10,5%, Pēc tam mēs aprekinājām IIN bāzi, mēs paņemam bruta algu mīnus sociāls nodoklis, ja mums ir kaut kāds apgadāmais, mīnus apgadāmais 250 eiro, ja mums ir 2, tad mēs reizinājam 250 uz 2 reizēm, Un, ja mēs gribam neaplikamu minimumu, tad mīnus vēl neaplikamais minimums, Un mēs tad, mums ir bāze, IIN, izveidojam bāzu. Pēc tam aprikina IIN
no šajā bāzē. Ja? 23% tas ir, ja ir vairāk nekā 1600, ja ir mazāk, tad 20. Ja? Nu, tas ir piemērs 2015. Gada, kad bija visam 23%. Ja? Tā, ejam tālāk un saņemam tad neta algu. Tā, šeit jūs redzat piemērs, ja? Kā aprekināt darba samaksu. Nu, piemēram, šeit ļoti mazi radītāji, ja, 360 eiro, viens apgadamais. Nu, pats galvenais saprot, jums jāsaprot algoritmu, ja. Pirmais, kā jūs redzat, tas ir sociāls nodoklis, ja. Mēs aprekinājam, ja, no bruta summa, ja. Pēc tam otrais solis mēs aprekinājam IIN bāzu summa, no kura rēķina IIN, ja? Bruta alga mīnus sociāls nodoklis 37,8, ja? Mīnus neaplikamais minimums, ja mums ir, šodien, kā es teicu, viņš nav obligātais, ja? Ja, piemēram, nu, tāpēc kā pēc tam, kad jūs vīd, ja mums ir valsts ieņemu dienas, katru gadu katrs cilvēks sūtīja savas IIN atlīdzību, ja viņš grib, nu, par zobu ārstēšanu, ja saņemt atgriezījumus kaut kādu naudu no šajā IIN nodokļa, ja. Un valstī, nu, dod tādu iespējumu, cik tur viņam būs, es nezinu, dažādas aprekinos, ja, atdot tādu nelielu pusi. Bet, ja jums nav nekādas uzkrājumus tam čekus un tā tālāk, tad jūs būs parādnieks valstīm. Ja? Tāpēc daži cilvēki negrib paņemt neaplikamies minimums, lai nebūtu parāda valstīm. Skaidrs? Jā, skaidrs. Jā. Ir tāda schēma šodien. Vai tas būs pārbaudas darbos? Pārbaudas darbos, man liekas, ka jums tur bija, jā, testa uzdevums, jā, aprekināt neta darba algu, jā. Jums jāzina, piemēram, es nezinu, jūs kārtojat sociālas zinātnes 2 eksāmenu? Padziļināta kursa mums ir? Nē, nekārtoju. Nekārtojat, nu tad labi. Tāpēc, kā sociālas zinātnes 2 ir eksāmens, un tur arī ir ekonomika, ja, un daži jautājumi no mūsu kursa uzņēmējdarbība pamatī, ja, ir sociālas zinātnes 2. Tad jums nevajag, nu, tikai jāzina uz nākotnē, kad jūs sāksiet strādāt, ja, tad jums pašiem, nu, jāaprekināt savu darbu algu, ja, neta. Un pēdējais, tad mēs, paņem atkal paņemam bruta algu, un pēc tam mēs mīnus, ja, sociālais nodoklis, mīnus neaplikamais minimums un mīnus iedzīvotāja ienākums nodoklis, ja, un tad saņemam 72,2 eiro. Un trešais, mēs reizinājam uz 23%, tas ir IIN, un pēdējais solis, tad bruta alga mīnus sociālais nodoklis summa, ja, un mīnus IIN summa, mēs dabūjam galējo rezultātu, ja. Un mēs redzam, ka mēs maksājam 20, jā, nu šeit nav aprikināts, nu, plus mīnus mēs saprotam, ka šodien, piemēram, nu, vidējā darba alga Latvijā ir bruta 1500, 1600, ja, mums valsti teica pagājušā gada, ja, tad, nu, apmēram 45% mēs atdodam valstī kā nodokļi, ja, skaidrs? Jā, skaidrs. Labi. Turpināsim. Nu, šeit tālāk ir piemērs no darba devija pusi, ja. Darba devis arī maksā par katru bruto, ja, darba algu, un viņš arī maksā sociālas nodoklis, ja, un arī maksā uzņēmuma ienākumus nodoklis, ja. Tā, šeit ir arī piemērs.
kā tā izskatās, ja? Redziet, ja? Tas piemērs no darba ņēmēja pusi, ja? Galējais rezultāts jūs varat pēc tam apskatīt, ja? Un kādi mums ir vēl šeit secinājumi, ja? Nu, šeit arī ir uzdevumi, jūs varat vēlreiz paskatīties pēc tam, kad jums būs brīvs laiks, ja? Tā, nu, pats galvenais secinājums, man liekas, ka visiem jāmaksā nodokļus, ja? Tāpēc, ka uz nākotnē var būt force majeure situācijas, ja? Mēs varam zaudēt darbu, ja? Tāpēc, ka mēs zinām, ka ekonomiskā krīze šodien ir pazīmes, ja? Jauktā ekonomika, un bezdarbs ir šodien, nu, bieži, ja? Izraidas situācija, un nevienam cilvēkam nav tik 100% garantēta tā, ka viņam būs nākotnē darbs, ja? Mēs zinām, ka Covid-19 mums visiem to parādīja, ja? Cilvēki, kuri domā, ka viņi būs visu mūžu sēž ofisā, ja, tad zaudēja darbu, tāpēc, kā tā bija neizdevīgi darba devējiem, jāmaksā par lielu izērēju, ja, telpu, un daudz cilvēki zaudēja darbu un tā tālāk, ja. Un pēc tam neatgriežos vispār uz veco darbu, ja. Tā šeit ir daudz piemērus, ja, jūs varat paši pēc tam visu apskatīt. Nu, šodien man ir viss, ja ir kaut kādi jautājumi, lūdzu, mēs varam aprunāt kopā. Kādas vēl varbūt, Boris, jautājumi saistīti ar darba samaksu? Tad es gribu jūs pajautāt, sakiet lūdzu, kādas divas galvenos nodokļus šodien maksā darba devējs un darba ņēmējs? Kā jūs saprotiet? Tā, mums ir IIN viens un otrs. Jā, IIN un diferencētais. Un valsts, jā, un valsts apdrošināšanas nodokļus, ja? Jā, sociālais nodoklis, ja? Visi sociālais nodoklis, ja? Cik šodien procenti ir sociālais nodoklis? Darba ņēmējs, kurš grib strādāt? 10%. 10,5%. Jā, 10,5%. Un darba devējs 23. 23,49. Jā, 49%. Ja? Tā, labi. Nu, tad man ir viss. Ja viss ir skaidrs, tad vēl nav nekādas jautājumas, Boris? Nē, nav. Nē, labi. Tad nākamā reize mēs paskatīmies arī, nu, es varu jums parādīt mūsu kursa, ja? Kuru tēmu mēs nākamreiz paņemsim, ja? Labi. Tūlīt. Sakiet, lūdzu, kā jūs labi redzat manu ekrānu, vai ne? Jūs redzat? Tagad. Jā, es visu labi redzu, jā. Jā, ok, tūlīt es parādīšu mūsu kursu. Redzat mūsu kursu, jā? Un mēs atradīsim šeit, ja? Mums bija šodien darba alga, un kādi ietekmē šie faktori ietekmē uz darba algu. Kā jūs saprotiet, uz darba algu ietekmē galvenie tas ir nodokļi, ja? Kuri mainās šodien, ja? Tāpēc, ka mums ir jaukta ekonomika, un viņa saistīta ar dažādiem faktoriem, iekšiem un ārējiem. Ja? Nu, tad nākamreiz es domāju, ka mēs paņemsim tēmu, kura saistīta, tūlīt es atveru visu temātu, ja? Visu temātu mēs varam apskatīt šeit pa kreisi un pa labi. Redzat, ja? Šeit spiežam pogu. Pirmais un otrais jautājums arī ir prezentācijas video ieraksts. Jūs varat apskatīties bloka, kur ir tiešsaites konsultācijas. Redzat, šeit sākumā. Ja? Un, kad jūs atversiet, tad video ieraksts viens, video ieraksts otrs. Ja? Un pēc katrā
tēma blokā man arī ir prezentācijas, ja, kuru es pati izveidoju vai paņemu no Junior Achievementa, ja, vietnē. Tad arī var izmantot materiālus, ja. Un nākamreiz, tad es domāju, mēs paņemam arī darba tirgus un uzņēmējdarbībā un paņemam tēmu, kura saistīta ar darba iekļautā no darba ņēmēja pusē, kā pareizi izveidot CV, piemēram, ja? Kā pareizi noslēgt darba līgumu, ja? Visas tādas aspektus, ja, darba tirgu no darba piedāvājuma pusē, ja? Tā, labi, šeit ir viss. Vēl gribu pievērst jūsu uzmanību blokai, kur ir ievads kursa. Ja? Ievads kursa šeit man ir mācību grāmatas un dažādas digitālas resursus. Ja? Redzēt? Ļoti laba grāmata. Jā, ļoti laba grāmata, kur ir mūsu skolas bibliotēkā. Es jums arī rekomendēju izmantot mūsu skolas bibliotēkas mācību līdzekļus un mācību grāmatas. Un ļoti laba grāmata praktizēt dažādas uzdevumus, ja, un vēl labāk saprast teoriju. Grāmata Ekonomika vidusskolām, izdevniecība Turība, Juta Birzniecība un kolektīvs. Ja? Ļoti laba grāmata. Es rekomendēju jums paņemiet un visu gadu arī lasīt un skatieties, kādas formulas, kādas piemērus, ja, ir katrai tēmai. Ja? Un arī šeit ir dažādi digitāli, ja, vietnes. Jūs redzat, ļoti labā vietnē es rekomendēju Naudas skola, ja, vai Mana ekonomika. Tas ir digitāla grāmata, kā es teicu, ja mēs spiežam pogu, ja, redzēt, šeit ir temāts, un jūs izvēlējat savu vidusskolu, ja. Es neatceros, kur tur bija. Tā, jā, mācību materiāli, redzēt, ja, un 10. 12. klasē mums interesē, un redzēt, ja, šeit ir dažādas tēmas, ja, piemēram, mums šodien ir tēma darba tirgus, ja, spiežat pogu, un šeit vēl palasīt, ja, interesantāku informāciju arī par darbā samaksu, ja, redzēt, šeit arī ir interesantākais materiāls, ja, daži piemēri, un arī šeit beigumā var sevi pārbaudīt, ja, pārbaudīt sevi, arī mēģināt izpildīt nelielu testu, ja, paškontrolē, ja. Tā, tas ir no mana pusē, es domāju, viss šodien, tad labu jums vakaru. Ja būs kaut kādi vēl jautājumi, tad lūdzu rakstīt, atbildēšu, ja? Jā, paldies jums arī. Labu vakaru. Jā, labu vakaru. Labu. Jā, visu labu. Uzredzēšanas. Uzredzēšanas.